Kā jūs atceraties, pagājušajā nedēļā noslēdzās dažu stundu vizīte prezidenta Obamas Tallinā. Kā tas bija gaidāms, tad Obama paziņoja par militārās klātbūtnes palielinājumu Baltijas valstīs un šai ģeopolitiskajā reģionā, kas arī faktiski vizītes galvenais mērķis bija. Līdz ar to ASV ir sasniegusi savus ģeopolitiskos mērķus un ir, tā teikt, tieši izvietojusi savus spēkus, ka tiešā Krievijas robežas tūmā un līdz ar to tie mērķi ir sasniegti. Jautājums tālāk ir par to, kāds kontingents, kāds bruņojums, vai tas ir uzbrukojušais, vai tas orientēts uz aizsardzību, vai tas saistīts ar preteraķešu sistēmu, vai tas nav saistīts ar preteraķešu sistēmu, vai ar kodolieročiem, vai bez kodolieročiem. Nu, tas tā teikt nākošie soļi, un nav šaubu, ka šī militārā klātbūtne tiks aizvien vairāk palielināta. Nu, pēc manām domām būtu pavisam slikta ziņa, ja būtu paziņots par to, ka Latvijā tiek izvietoti kodolieroči, vidēji darbības kodolraķetes. Nu, tas, protams, kad Latvija kļūst par tieši uzbrukumu vai pretuzbrukumu mērķi, atkarībā no tā, kurš sāk konfliktu. Šobrīd, protams, tiešu draudu Latvijas nacionālajai drošībai šādu spēku izvietojums nav. Bet es gribu vēl vienreiz pasvītrot, ka pēc manām domām no Ukrainas krīzes galvenais secinājums ir nevis, ka valsts drošība nodrošina ārvalstu karaspēka klātbūtne, bet gan, ka valsts drošība nodrošina iekšējā sociāla, ekonomiskā un etniskā stabilitāte un konfliktu neesamība. Un galvenais Latvijas uzdevums, es domāju, ir, ko arī faktiski vajadzēja Obamam pateikt, Baltijas valstu prezidentiem, ir neveidojiet divkopienu valstis, un jums nebūs problēma. Tad, un runājot par ārvalstu karaspēku klātbūtni, blakus ir Somija, kurai tieši robeža ir ar Krieviju. Kā zināt, tur viņi šādus soļus nespēr. Bet viņiem nav divkopienu valsts, līdz ar to viņiem nav potenciāla iekšējās situācijas destabilizācija, kā tas notika Ukrainā. Jā. Nu, diemžēl tas, ko Latvijas sabiedrība gaidīja no Obamas vizītes, kas būtu jau Latvijas sabiedrības tiešās interesēs, ir tad pirmkārt nebija atkal kārtējo reizi neviena vārda par militāru rūpnieciskā kompleksa attīstību Latvijā. Nebija neviena vārda par zinātnes attīstību Latvijā, kas būtu saistīts ar militāru rūpniecisko kompleksu. Līdz ar to Latvijai tiek liegts tās ražotāju spēka attīstība saistībā ar militāru rūpniecisko kompleksu un arī zinātnes attīstību un finansējums no NATO resursiem šo gan ražošanas, gan arī zinātnes attīstībā. Kas, protams, nostāda valsti tādā situācijā kā Āfrikas valsti, kurām arī nav ne militāra rūpnieciskā kompleksa, kas saistīts ar NATO, ne arī NATO zinātnes attīstība. Nu, tā kā, diemžēl es varu izteikt tikai savu vilšanos par to, kad Latvija tā nesadzirdēja 10 gadu laikā, un arī šajās vizītes laikā, ka Latvija tiešām tiktu integrēta NATO faktiski. Jo, ka es esmu vairāk kārt pasvītrojis, NATO ir militāra rūpnieciskais komplekss. Tas ir numur 1. Tas ir bizness. Lūk. Nākošais, ko Obama diemžēl neatveda, ko bija solījis Rinkevičs, Obama neatveda palīdzību Latvijai saistībā ar ASV un Eiropas Savienības sankcijām pret Krieviju un atbildes sankcijām no Krievijas pret Latviju. Pat cik Latvijas ārējā tirdzniecībā Krievijas
ir trešais lielākais partneris, tad, protams, arī Latvijai vislielākie zaudējumi, un viņi pieaug saistībā ar šīm sacensības sankciju jomā. Cik es saprotu no tā vismaz, kas bija atreferēts, tā skaitā ārlietu ministrijas informācijā, ka šis jautājums vispār nav abām uzstādīts. Atgādināšu, ka pavisam nesen ASV sniedza ārkārtēju finansiālu palīdzību Izrēlai, šī te palestīniešu un Izraēlas konflikta sāsinājuma brīdī. Diemžēl Latvija, lai arī tiek uzskatīta un pasludināta par ASV strateģisko partneri, šādu palīdzību nav sagaidījis. Nu, un trešais, viņš arī neatveda tādu labu ziņu, ka ASV tirgus ir tiktu atvērts Latvijas pārtikas ražotājiem, un ka tā skaitā, ka ASV armija iepirks pārtikas produktus no Latvijas, tādā veidā amortizējot vai novēršot Krievijas sankciju ietekmi uz lauksaimniecības ražotāju, produkcijas ražotājiem un pārtikas ražotājiem. Tā kā faktiski Latvija faktiski ir palikusi jāņos kārtīgi reiz, jā. Un diemžēl jāsaka, ka ASV vārdos pasludina Latviju par strateģisko partneri, faktiski nekādi soļi par to neliecina. Tie soļi tikai par cik ir ieinteresēta pati ASV, bet tas, kas interesē tieši Latviju, tad šīs vēlmes faktiski pat, jāsaka, pirmkārt, no Latvijas puses viņas vai nu netiek izteiktas, vai tiek izteiktas šļupstot, un otrkārt, ja viņas arī tiek šļupstot izteiktas, viņas netiek saklausītas. Tas būtu viens. Tad tur vēl bija jautājumi, kas saistās ar ārlietām. Tur pirmie 3. Jā. Kas īsti ir ar tām Eiropas Savienības sankcijām pret Krieviju izdomā, bet vēl neievieš vai tādā veidā mēģina iebiedēt Krieviju, panākt kādu vienošanos vai kaut ko citu? Ekonomisko sankciju instruments jau pasaules praksē tiek pielietots daudz un bieži. Tas spilgtākais varbūt pēdējo gadu ir attiecībā uz Irānu. Un jūs zināt, ka tur tika ievēlēts cits prezidents un no Irānas puses tika spērti soļi, kas saistīti ar to, ka lai novērstu kodola valstu bažas par to, ka Irānai varētu būt ražot kodola ieročus gala rezultātā. Ja? Šīs ekonomiskās sankcijas, viņas ir zināmas, es domāju, ka man nav vajadzības viņas stāstīt. Šobrīd, jūs zināt, trešoreiz sanāk Eiropas Savienības valstu pārstāvi. 3 reizes jau ir sanākuši un nav vienojušies par šīs sankcijām. Vairākas valsts iebilst pret šīs sankcijām. Lai tas nebūtu dīvaini, Latvija, kurai vislielākā ekonomiskās attiecības ar Krieviju, neiebilst. Ja. Es domāju, ka Latvijai vajadzēja būt pirmai, kad vajadzētu iebilst, ja Latvijas valdība domā par Latvijas nacionālām interesēm. Bet, diemžēl, tas tā nav. Es ar mazu cerību stariņu skatos uz šo te diskusiju vai dialogu, kas izveidojies ir starp Ukrainas austrumiem un rietumiem. Jācer, ka pietiks gribas un mākas saglabāt pamieru. Galvenais draudz šātad miera iestāšanās Ukrainā ir, protams, ASV, jo ASV ir ieinteresētas situācijas destabilizācijā un lai pie Krievijas robežas būtu militārs konflikts un līdz ar to būtu pie vajadzības iespējas iejaukties tā skaitā militāru spēku šajā sarežģītajā, karstajā punktā. Protams, vienlaicīgi klāji to izteikt ASV nevar, tāpēc, ka Rietuma Eiropa tomēr nav interesēta šādu notikumu attīstībā. Līdz ar to amerikāņi darīja tikai, tā teikt, ar ietekmes aģentu palīdzību un ar naudas palīdzību, ko viņi arī izdarīja saistībā veidojot šo Maidanu. Un ne tikai atceraties arī, kad
Juščenko nāca pie varas, jā, un tā tas jau sen. Tur revolūcija bija, tagad tur šitai trešā revolūcija, tikai līdz šim nebija tik karstas. Jā. Nu, līdz ar to jādomā, ka tas sankciju spirāle viņa beigsies, un Eiropas sankcijām laiks ir pusgads, un drīz būs tas pusgads. Tā kā vajadzēs vērtēt viņas, turpināt vai neturpināt. Jā, viņām ir automātiski viņas beidzas. Jā, kas tur vēl bija jautājums? Savā iepriekšējā preses konferencē teicāt, ka esam tuvu reāliem kara draudiem, bet ko iedzīvotājiem darīt, vai jāgatavojas karam, un kā vispār tam var sagatavoties? Nu, redzat, kur nozīmē reāli kara draudi. To nevajag uztvert tā, ka Latvijai kāds rīt uzbruks, un šobrīd arī NATO spēku klātbūtne nav tik liela, lai no Latvijas varētu uzbrukt Krievijai. Līdz ar to tieši militāru draudu Latvijai pēc manām domām nav. Un savukārt kādas mīkstās revolūcijas te realizēt šobrīd nav iespējams, jo Latvijas sabiedrībā nav tāda konflikta, lai viņš varētu kļūt par karsto konfliktu. Nu, tā es domāju. Kaut gan Latvijā, tā skaitā valdošās koalīcijas atsevišķi spēki dara visu, lai stāvokli destabilizētu un lai nostiprinātu attīstītu divkopienu valstu un veidotu etnisko konfliktu Latvijā. Bet pagaidām bez rezultātiem, tas ir tādiem redzamiem rezultātiem. Kaut gan zināms spriedzi Latvijas sabiedrībā, protams, ir, un to mēs arī jūtam. Un ja kāds grib dzīvot mierā, tad Latvijas galvenais drošības garants ir Latvijas sociāla-ekonomiskā izaugsme un etniskā, nu tā teikt, bezkonflikta situācija, teiksim. Nu tā, un nevajag krieviski runājošos visu laiku kaitināt ar kaut kādām uzspiestām humanitārām prasībām, tā skaitā, ka tikai skolā varēs mācīties tikai latviski, bērndārzā tikai latviski. Nav vajadzīgs, lai tie vecāki pašlēm, kādā valodā viņu bērni grib mācīties. Es domāju, ka sociāla, ekonomiskā un etniskā drošība ir daudz svarīgāka. Jā, tad jau to valodu jau apgūst. Jā. Jā, vēl bija jautājums, uz ko jūs jau lielā mērā atbildējāt, vai Obamas vizīti Tallinā var uzskatīt par veiksmīgu vai panāks kāds būtisks vienošanās? Jā, es teicu, amerikāņi sasniedza to, ko viņi gribēja. Latvija, ja viņi neko citu negribēja, tad ir slikti. Jā. Pēc manām domām, ASV prezidents atbrauc tukšām rokām. Vispār, ja liels priekšnieks pie kāda brauc ciemos, vispār nav pieņems, ka ciemos brauc tukšām rokām. Pareizi, ja? Jūs skaiet, jūs puķis paņemiet, pudeli paņemiet, ja? Torti kādu paņemiet, Obama atbrauc tukšām rokām. Nav smuki. Bet es jau nezinu amerikāņu tradīcijas. Būtu kaut paņēmis līdz šito te, viņi tos ētos, tītaru kādu. Divas tītaras, piemēram, mātīt un tēviņi, kaut kāds izcilas šķirnes, tad jau būtu vismaz ieguldījums Latvijas tautsaimniecībā, Baltijas valsts tautsaimniecībā. Es, protams, mazliet piesmēju to situāciju. Man vienkārši smieklīga lietas, tāda kladzināšana. Tu vari nelasīt, tur jau skaidrs, kas būs uzrakstīts. Jā. Nevienas nopietnas analīzes, nevienas nopietnas pieejas, nekā. Jā. To, gan es gribu pasītrot, ka šobrīd tā ārvalstu karaspēka klātbūtne, kas ir Latvijā, viņa nedestabilizē kopējo drošības situāciju. Pasliktina, neuzlabo. Tas drīzāk tāds politisks žests, bet, protams, no Krievijas acīm skatoties, es pieņemu, ka Krievija, protams, to skatās acīm redzami negatīvi un loģiski, kad viņi kādus pretpasākumus veiks. Kas, ja divas puses ļoti tuvu vienai otrai bruņojas, tad konflikta iespēja daudz lielāka nekā, ja viņi tā teikt,
neizvirza viens pie otra militāru spēku ļoti, ļoti tuvu.